pēc traģiski, Labdaras LV ir uzsācis ziedojumu vākšanu ārkārtas situācijām. Ko tas nozīmē? Labdaris LV mājaslapā vāc palīdzību vairāk nekā 40 projektiem – bērnu cerebrālā trieka, autisms, smagas alerģijas un ģenetiskās saslimšanas. Emocionāli teksti, pirmajā personā, ko īstenībā nav rakstījuši bērnu vecāki, aicina steidzami tūlīt palīdzēt. Bērni saziedoti gandrīz 200 000 eiro. Taču viņu pašu birojā par Labdari tikpat kā neko nav dzirdējuši. Sveiki, pie jums ir Labdaris? Labdaris? Kādā jautājumā? Nē? Īstenībā labdarības organizācija tiešām šeit ir un visticamāk de facto sastaptie cilvēki tajā arī darbojas, bet konspirācijas iemesls – formāli viņi algu saņem citās Labdara īpašniekam Aleksandram Čistovam piederošajās biedrībās un uzņēmumos. Tas darīts tāpēc, kā iepriekšējais Čistova labdarības projekts, biedrība Varonis, iedzīvojās vairāk nekā 30 000 eiro nodokļu parādos, to apmaksāja lūdza arī ziedojumus. Turklāt algām un telpu īrei terēja daudzkārt vairāk ziedotāju naudas, nekā to labdarības organizācijai atļauj likums. Pārvietošanās sociālām darbiniekam taupot ziedotāju līdzekļus notika ar sabiedrisko transportu, ja, un gan specializētā pārtika tika piegādāta rokās, ja, bet mazliet skumji bija tas, kad, protams, fonda priekšsēdētājs vienpersonīgi pieņēma lēmumus, kad fondam ir jāatrodās ļoti skaistās, labi situētās un iekārtotās, noformētās telpās, strādā daudz darbinieki, sēž katrs savā kabinetā, pie lepniem galdiem, pie datoriem. Rezultāts pērn atņemts sabiedriskā labuma organizācijas status. Uzreiz pēc tam Varonis darbību beidza, bet sāka Labdaris, kas šādu statusu ieguva. Darbinieki pareģistrēti uz citām firmām un saņēma algu tur. Publiski Labdaris lepojas, ka esot vienīgā labdarības organizācija Latvijā, kas netērē naudu administratīvajiem izdevumiem. Formāli tā arī ir. Taču kā pelna Aleksandra Čistova uzņēmumi un viņš pats, Čistovs nestāsta. Komerces noslēpums. Я на самом деле вообще как бы бизнесмен. Es vispār esmu tā kā uzņēmējs. Es nodarbojos, esmu labs projektu organizators. Labdaris ir mans hobijs. Esmu ļoti jūtīgs cilvēks un par daudziem pārdzīvoju. Mēs strādājam pie lieliem projektiem, bet nosaukt nevaru. Domāju, ka darījuma partneri nebūs priecīgi, ja publicētu informāciju. Nav skaidrības arī par saziedotās naudas turpmāko ceļu. Populārākais ziedošanas veids – telefona zvans, to arī visvairāk reklamē Labdaris. Par ko tu sapņo Ziemassvētkos? Taču pie visiem personīgiem palīdzības lūgumiem ir viens un tas pats telefona numurs, un nauda nonāk kopīgā katlā. Точно невозможно. Просто невозможно. Noteikti to, cik saziedots katram konkrētajam cilvēkam, nav iespējams. Bet tādēļ mēs neatteiksimies no tik efektīva ziedošanas veida. Bez tā daudzi cilvēki nesaņemtu palīdzību. Viens no bijušajiem Labdara klientiem, kas lūdza neizpaust viņa identitāti, sarunā ar de facto norāda, tā arī nav saņēmis līdzekļus, ko viņam ziedoja ar telefonu starpniecību. Es gaidīju 3 mēnešus un nekā. Viņi tikai apsolīja, ka, viņi pagaidām nezina, viņam pagaidām nav, un viss. To summu viņi tā arī nenosauca? Nē, protams, nē, neviens to nezina. Līgums, ko Labdaris noslēdz ar saviem klientiem, pieļauj iespēju, ka klientiem saziedotie līdzekļi tiks lietoti ne tikai nepieciešamās operācijas, rehabilitācijas vai medikamentu apmaksai, bet citiem izdevumiem. Daudzi cilvēki ļoti baidās aiziet no Labdari. Tāpēc, ka viņi zina, ka Labdaris atņems naudu, tas, kas ir savākts jau. Bet viņi ar to tā kā draudu, ka jūs aiziesiet, mēs... Jā, viņi saka, ka ja jūs aizietiet, tad mēs paņemsim, tad naudu pieliks, kā citam cilvēkam, kuram ir vajadzīga palīdzība. Vienošanas paredz arī, ka, ja ziedojuma saņēmējs to pārkāpj, cilvēkam saziedotie līdzekļi paliks organizācijai. Un pārkāpt līgumu ir ļoti viegli. Ja Labdara pienākumi ir vien daži, tad klientam ir veselas 2 lapas ar stingriem nosacījumiem. Tostarp ir liegts sarunāties ar žurnālistiem bez Labdaris LV pārstāvja klātbūtnes.
В своем большинстве нуждающиеся или... Pārsvarā palīdzības lūdzēji nav ļoti adekvāti cilvēki. Viņi bieži ir tie, kas nevar par sevi parūpēties. Mums bija slikta pieredze, ka tiekoties ar medijiem, viņi nokļuva nevisai godīgu žurnālistu ietekmē. Viena no bijušajiem klientiem tieši šāda līguma dēļ pārtrauca sadarbību ar labdarības organizāciju. Tas viss bija dīvaini. Man šķita, ka viņi vienkārši vēlas kontrolēt. Kāpēc kādam ir jābūt ekskluzīvām tiesībām uz manu bērnu? Protams, labdarības organizācijai būtu jāuzstāda kaut kāda noteikuma, lai viņi varētu veikt savu darbību un lai nebūtu kaut kāds haoss, bet viņš nevar būt tāds ļoti pavērdzinošs. Jo dotajā gadījumā mēs runājam par to, kad atnāk cilvēks, viņš parakstīs jebkādu līgumu. Pat ja te būs nevis 2 lapas vai pienākumiem būs 4 vai 6, viņš parakstīs, jo viņam mirst bērns vai viņš ir kaut kāda cits viņam problēmas. De facto arī ir zināms par daudziem gadījumiem, kad palīdzība nelaimē nonākošajiem vairs nebija vajadzīga, vai situācija mainījusies, bet līdzekļi joprojām vākti. Daudzi no tiem vēl šonedēļ atradās organizācijas mājaslapā. Par kādu gadījumu stāsta arī bijusi biedrības sociālā darbiniece. Bez saskaņošanas tika uzsākta ziedojuma vākšana viņai. Darba algai, kabinetam, telefonu sarunām, kam tā nauda tiek vākta, ja? Kam tā nauda tiek vākta. Kāpēc? Tā ir apzināta visu ziedotāju musināšana. Organizācija palīdz arī Krievijā dzīvojušiem. De facto novēroja, ka vienā gadījumā slima bērna māte sociālajos tīklos jau bija paziņojusi, ka līdzekļi operācijai ir atrasti, bet labdaris naudas vākšanu mājaslapā turpināja vēl 10 dienas. Organizācijas vadītājs sarunā ar De facto norāda, visticamāk visminētais esot pārpratums un informācija tiek aktualizēta. Mēs, protams, neesam iepriecināti par to tādu organizāciju, kas kopumā diskreditē sabiedriskā labuma organizācijas kā tādas, jo piešķirot tas status ir zināms prestižs jautājums. Mums ir jādomā, kā rīkoties šobrīd, mums gatavs atbildes nav. Finanšu ministrijā norāda, pēc būtības neētiskie līguma nosacījumi, nepilnīga informācija un pat necaurspīdīga telefona ziedojuma vākšana nav iemesls, lai atņemtu biedrībai sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Likums to neparedz. Visticamāk, ideāli regulējumu labdarības organizācijām nekad nebūs iespējams izstrādāt, un tas nenozīmē, ka jāatsakās no ziedošanas, taču katram, kas vēlas palīdzēt, ir jāspēj pašam kaut daļēji izpētīt izvēlētās organizācijas iepriekšējos darbus, lai būtu droši, ka ziedotie līdzekļi tik tiešām sasniegs mērķi. De facto interesējoties par sabiedrībai nozīmīgiem krimināla procesiem regulāri